mēs ikdienā diezgan bieži lietojam vārdu persona. Un ar vārdu personu mēs visbiežāk apzīmējam vienkārši cilvēku vai arī, piemēram, paši sevi. Bet interesantais ir tas, ka vārds persona nāk no latīņu valodas. Un tā oriģinālā nozīme ir būtībā loma izrādē. Tātad kaut kas, kas ir nevis īsts, bet kas ir izfantazēts. Un šādi es piedāvāju, ka mēs varam uzlūkot personu, ka tā ir mūsu esības daļa, kura savā būtībā ir izfantazēta, jeb uzkonstruēta, ko mēs esam izveidojuši un ko dzīve ir izveidojusi mūsu vietā no dažādām domām un pārliecībām un atmiņām un projekcijām un patikām un nepatikām un bailēm un vēlmēm. Un es gribu to pateikt, ka lielākā daļa mūsu ciešanu dzīvē ir tāpēc, ka mēs šo uzkonstruēto sevis daļu uzskatām par savu galīgo patiesību, ka mēs šo noturam par vienīgo patieso faktu par to, kas mēs esam. Un ja tas ir tā, tad mēs neizbēgami kustamies caur dzīvi ļoti vērtējoši. Nekas mums nav vienkārši tāpat. Viss ir vai nu labs vai slikts. Un persona savā būtībā ir ārkārtīgi ievainojama. Tas, ko es tev gribu atgādināt, persona, tā ir loma izrādē. Tava patiesā būtība ir šī tīrā esība, šī es esmu stīga, kas ir allaž ar tevi. Saproti šo, un tava dzīve kļūs par 90% vieglāk.